Arvien biežāk dzirdam par izdegšanu, bet vai mēs tiešām zinām, kas tas ir? Izdegšana nav tikai nogurums pēc smagas darba dienas. Tā ir ilgstoša, psihoemocionāla un fiziska pārslodze, kas ietekmē mūsu veselību, attiecības un spēju arī efektīvi strādāt. Šis video palīdzēs saprast, kas tad ir profesionālā izdegšana, kā to atpazīt un svarīgākais, ko tad mēs varam darīt, lai sevi no tās pasargātu. Izdegšana ir sindroms, kas rodas ilgstoša un neefektīvi pārvaldīta darba stresa rezultātā. To raksturo 3 galvenās dimensijas – izsīkums, norobežošanās un profesionālās efektivitātes kritums. Jāatzīmē, ka stress pats par sevi nav slikts. Tas var palīdzēt mobilizēties, kad nepieciešams, taču, ja stress kļūst hronisks un uzkrājas, bez iespējas atjaunoties, mēs sākam izdegt. Izdegšanas simptomi var izpausties fiziskā, emocionālā, kognitīvā un uzvedības līmenī. Fiziski tas var būt nemitīgs nogurums, galvas sāpes vai muskuļu sāpes, miega traucējumi, izmaiņas ēšanas paradumos, piemēram, pārmērīga vai samazināta apetīte, biežākas saslimšanas. Emocionāli simptomi var būt aizkaitināmība, cinisms, grūtības pārvaldīt emocijas, bezpalīdzība, vilšanās sajūta, vienaldzība vai gluži otrādi pārmērīgs jūtīgums, kā arī motivācijas trūkums. Kognitīvi un uzvedības simptomi var būt tādi kā problēmas ar koncentrēšanos un atmiņu, prokrastinācija, jeb darba atlikšana, biežākas kļūdas, vēlme norobežoties, kā arī pastiprināta alkohola vai citu vielu lietošana. Svarīgi ir ņemt vērā, ka šie simptomi sākumā mēdz būt nemanāmi, bet ja tie jau pastāv vairākas nedēļas un sāk ietekmēt darbu vai attiecības, ir svarīgi pievērst tiem uzmanību un rīkoties. Pirms turpinām, aicinu tevi uz mazu pašrefleksiju. Padomā, kā tu šobrīd jūties? Zaļajā, dzeltenajā vai sarkanajā zonā? Atbildi sev godīgi, tas noteikti nav eksāmens. Zaļā zona ir tad, kad jūties, ka spēj atjaunoties, darbā esi klātesošs un spēj arī nospraust veselīgas robežas. Dzeltenā zona ir tad, kad piezogas arī aizkaitināmība, iespējams grūtības koncentrēties, biežāk jūties tu noguris, izsmelts, zaudē arī motivāciju. Savukārt sarkanā zona ir tad, kad esi fiziski un emocionāli izsīcis, pazaudējis iekšējo līdzsvaru, rodas vienaldzības, cinisms un tu jūti, es tā vairs nevaru turpināt. Nav pareizu vai nepareizu sajūtu, bet svarīgākais ir pamanīt, kurā brīdī tev ir vajadzīga šī pauze un atbalsts. Izdegšana nerodas tikai no pārāk liela darba apjoma. Tā attīstās, kad cilvēks ilgstoši izjūt, ka viņa darbam nav jēgas, nav iespējas ietekmēt vidi, trūkst atzinības, kontroles vai atbalsta. Gan darba vides, gan individuālie faktori savstarpēji miedarbojas. Tādēļ neveselīga organizācijas kultūra, nepietiekama vai slikta komunikācija vai bieža pārslodze var izraisīt izdegšanu. Tajā pašā laikā arī tādi individuālie faktori kā perfekcionisms, zems pašvērtējums vai grūtības noteikt robežas arī var veicināt izdegšanu. Minēšu kādu piemēru. Darbinieks ar augstu atbildības sajūtu un tendenci uz perfekcionismu strādā komandā, kur ilgstoši nav skaidrs darba prioritātes vai ir vāja komunikācija. Ilgtermiņā šī kombinācija, iekšējais spiediens un ārējais atbalsta trūkums rada paaugstinātu izdegšanas risku. Ņem vērā, ka izdegšanas profilakse ir kopīga atbildība. Pētījumi rāda, izdegšana nenotiek visiem vienādi. Var izšķirt 3 izdegšanas profilus. Fanātiskais profils, kad darbinieks ir iesaistīts, motivēts, strādā ar maksimālu atdevi, ignorējot nogurumu un savas vajadzības. Nerad šo attieksmi pavada perfekcionisms. Šis ir izplatītākais profils, ko cilvēki visbiežāk atpazīst kā izdegšanu. Kas ir svarīgākais? Apstāties, atgūt spēkus un nospraust veselīgas robežas. Otrs profils ir neizaicinātais profils, kad darbinieks ilgstoši piedzīvo rutīnu, neredz attīstību, trūkst iekšējas motivācijas. Darbs bieži tiek darīts formāli un bez intereses. Šo profilu raksturo zema piederības sajūta un nespēja piepildīt savu potenciālu. Ko darīt šajā gadījumā? Runāt ar vadītāju par iespējamām izmaiņām, piemēram, uzdevumu pielāgošanu, jaunu pienākumu uzņemšanos vai iesaist projektā, kas tevi interesē. Apdomā, kādas ir tavas stiprās puses un kā tās varētu labāk izmantot darbā. Tas palīdzēs atjaunot motivāciju un jēgas sajūtu. Visbeidzot, padevies profils. Darbinieks ilgstoši jūtas bezspēcīgs, nesaprasts un neatbalstīts.
Atšķirībā no neizaicinātā profila, motivācijas zudums šeit rada nevis izaugsmes trūkums, bet pamestības sajūta. Bieži vien cilvēks, kurš ir nesekmīgi centies kaut ko mainīt, vairs necenšas. Viņš kļūst pasīvs, paviršs vai izvairās no atbildības. Ko darīt? Meklēt uzticamu sarunas biedru, kolēģi, supervīzoru vai citu speciālistu. Censties saprast, kas tieši tevi nospiež un kādi resursi tev ir pieejami. Sāc ar mazām darbībām, ko var ietekmēt, lai soli pa solim atjaunotu kontroles un līdzdalības sajūtu. Lai mazinātu izdegšanas risku, nepieciešama rīcība visos 3 līmeņos – organizācijas, komandas un individuālā līmenī. Organizācijas līmenī arī likumdošana nosaka, ka darba devējiem ir jānovērtē psihoemocionālie riski, jārada veselīga un droša darba vide. Tas ir arī darba devēja interesēs palīdzēt darbiniekiem justies sadzirdētiem un nodrošināt iespēju atjaunoties, veidojot saprātīgu darba slodzi un resursu pieejamību. Viens no veidiem šeit ir arī vadītāju regulāras apmācības un atbalsta mehānismu, lai palīdzētu tieši viņiem parūpēties labāk par savu komandu. Komandas līmenī tieši vadītājam ir centrālā loma, lai varētu pirmkārt jau apzināties sava piemēra ietekmi. Svarīgi ir spēt atpazīt izdegšanas pazīmes komandā, ieklausīties darbiniekos un atbalstīt, kad tas ir nepieciešams. Regulāra atgriezeniskā saite, skaidras darba lomas un procesi un psiholoģiski droša vide, tas viss palīdz brīvāk runāt par problēmām un laikus rast risinājumus. Individuālā līmenī, protams, arī katram darbiniekam ir sava ietekmes zona. Tu vari parūpēties par savu labbūtību, atpazīt stresa signālus, ieviest veselīgus paradumus, varbūt veikt arī savu darba un laika auditu, lai saprastu, kur rodas pārslodze. Un svarīgi, protams, ir meklēt atbalstu un runāt par savām vajadzībām ar darba devēju. Tikai sadarbojoties, iespējams izveidot patiešām veselīgas robežas un patiesi parūpēties par darbinieku labbūtību. Neviens nav pilnībā imūns pret izdegšanu, taču ikdienas rūpes par sevi var ievērojami samazināt risku un veicināt ātrāku atgūšanos. Šīs stratēģijas palīdz gan novērst izdegšanu, gan efektīvāk tikt galā ar tās izpausmēm, ja tās jau ir parādījušās. Atceries, pietiekams miegs ir pamats nevien fiziskajai enerģijai, bet arī emocionālajai noturībai. Tikpat būtisks ir kustības. Pat īsa 20 minūšu pastaiga dienā var uzlabot garastāvokli un smadzeņu darbību. Arī attiecībām ir būtiska loma. Atbalstošas sarunas, humors un kopīgi pavadīts laiks ar tev tuviem cilvēkiem, tas viss palīdz pārvarēt spriedzi un justies labāk. Ja tev trūkst atbalsta, nepaliec viens ar savām problēmām un meklē palīdzību. Viss nevar būt vienlīdz svarīgi un degoši. Būtiski ir prasme gan noteikt prioritātes, gan dažkārt pateikt nē. Atceries arī par atpūtu un lauzi stereotipus par to, ka atpūta ir slinkums. Kvalitatīva atpūta nav privilēģija. Tā ir nepieciešamība, kas palīdz atjaunot spēkus. Apstājies un pavēro, kā jūtas tavs ķermenis, kādas domas dominē. Neaizmirst arī par pašrefleksiju. Tā dos lielāku skaidrību un palīdzēs labāk pieņemt lēmumus attiecībā uz tavām vajadzībām. Atrod laiku ne tikai pienākumiem, bet arī lietām, kas pabaro tavu dvēseli. Atceries, izdegšana nav vājums. Tā ir zīme, ka tu esi ilgstoši bijis pārslogots, aizmirsts par savām robežām, vai arī darba vide nav sniegusi vajadzīgo atbalstu un jēgu. Labā ziņa ir tāda, ka izdegšanu ir iespējams novērst un pārvarēt. Profilakse un atgrīna atpazīšana ir tava iespēja saglabāt dzīves kvalitāti, darba spējas un attiecības. Tādēļ nepaliec viens. Sarunājies ar vadītāju, nevis lai vainotu vai noveltu atbildību, bet lai kopīgi atrastu veidus, kā strādāt līdzsvarotāk un ilgtspējīgāk. Vienlaikus neatsakies no līdzcilvēku atbalsta. Uzticams sarunbiedrs vai speciālists var palīdzēt ieraudzīt izeju. Un rūpes par sevi nav greznība, tā ir nepieciešamība. Reizēm lielākā drosme ir atzīt, ka tev ir vajadzīga attelpa un sapratne. Un pietiek, ja sāc ar vienu soli. Apstājies un padomā, kas ir tas, ko varu izdarīt jau tagad?